Ziemassvētku kaujas jeb Jelgavas operācija norisinājās no 1916. gada 23. līdz 29. decembrim pēc vecā stila, jeb no 1917. gada 5. līdz 11. janvārim pēc jaunā stila. Krievu armijas plānos šīs operācijas mērķis bija pāraut vācu pozīcijas apmēram 30 km garā frontes iecirknī no Lielā Tīreļu purva līdz Olainei, lai tālāk uzbrukt grabiem Lielupas krastiem Jelgavas virzienā. Šajā kaujas operācijā pirmo reizi izmantoja jaunu taktiku un negaidītu nakts uzbrukumu bez artilērijas sagatavošanas uguns. Galvenās uzbrukuma trieciena vienības bija divas latviešu strēlnieku brigādes, kas Ziemassvētku kauju laikā tika apvienotas latviešu strēlnieku divīzijā. Uzbrukuma rajonā vāciešiem bija divi spēcīgi nocietināti punkti – Ložmetejkalns un Mangaļi. Tāpēc par uzbrukumu vietu 2. brigādei tika noteikts Tīreļpurva rajons starp Ložmetejkalnu un Mangaļiem, bet 1. brigādei Mangaļu nocietinājuma austrumu puse. Uzbrukums sākās 5. janvārī, jeb 23. decembrī pēc vecā stila 5 no rīta. Pirmās latviešu strēlnieku brigādes pulka pārrāva vācu nocietinājumu līniju un ieņēma teritoriju vācu aizmugurē apmēram 3 km dziļumā. Tomēr uzbrukums apstājās, jo netika piesūtītas rezerves. 5. janvāra vakarā vairāku vāciešu pretuzbrukuma rezultātā šo frontes pārrāvumu vietu neizdevās noturēt, un strēlnieku daļām bija jāatkāpjas izejas pozīcijās. Pirmās brigādes zaudējumi šajā kauju dienā vien pārsniedz 2500 karavīru kritušo, ievainoto un bez vēsts pazudušo. 2. latviešu strēlnieku brigādei uzbrukumā izdevās ievirzīties ienaidnieka aizmugurē un tur nostiprināties. No šī ieņemtā placdarma 7. janvārī sākās uzbrukums Kalnciem virzienā, kur rezultātā tika ieņemts Ložmetejkalns. Ložmetejkalnu neieņēma tiešā triecienā, kā to pieņemts uzskatīt. Vācieši šo nocietinājumu mezglu pameta baidoties no ielēkuma, kas tiem draudēja pateicoties veiksmīgi realizētajiem uzbrukumiem 7. janvārī. Vācieši vairākas dienas centās atgūt zaudētās pozīcijas, tomēr viņiem tas neizdevās un līdz lielāku spēku pievilkšanas laikam aktīva kardarbība pierima. Šajā laikā arī latviešu strēlnieku vienības tika nosūtītas atpūtā. Vācieši 23. janvārī pēc rezerves spēku pievilkšanas atkal uzsāka spēcīgus uzbrukumus. Ar to sākās Ziemassvētku kauju otrā fāze, tā saucamās janvāra kaujas. Latviešu strēlnieku vienības tika atsauktas no atpūtas un no 25. līdz 31. janvārim iesaistījās kaujās Ložmetejkalnu rajonā. Tieši latviešu strēlnieku pulku darbību janvāra kaujās nodrošināja noturēšanos Ziemassvētku kaujās izcīnītajās teritorijās. Ziemassvētku kaujas bija lielākā Krievu armijas militārā operācija Rīgas frontē Pirmā pasaules kara laikā. Lielākās cīņas grūtības šajās kaujās nācās izciest latviešu strēlnieku vienībām, kas cieta ļoti liels zaudējumus. Apmēram 5000 latviešu strēlnieku Ziemassvētku kaujās un apmēram 4000 janvāra kaujās krita, tika ievainoti vai pazuda. Tas mērķis mums tāds arī līdzīgs bija, mēģināt iejusties. Ne tik daudz iejusties, varbūt kā strēlnieki jutās tajā laikā, bet par cik laikapstākļi šodien tādi izdevīgi un mēģināt atkārtot kaut nedaudz to, ko veica viņi tajā laikā.